Sveiks! Mēs runājam par kalpošanu un par tām lietām, kas ir būtiski tajā laikmetā, kurš ir jau klāt. Bet tas kļūst arvien efektīvāks, tas kļūst arvien varenāks, arvien vairāk sevī iesūcošs labā ziņā. Un šis laikmets, ko mēs saucam par pamošanos Latvijā, manā skatienā ir jau sācies. Es redzu, kā Dievs sagatavo ceļu kalpotājus, bet tāpat laikā tas, kas mani urda visu laiku, ir saprašana, ka tad, kad šie kalpotāji izies pa visu Latviju, un viņi jau iet, mēs katrs nesam līdzi to, kas ir mūsos ielikts. Tas, kas mēs esam. Jo, manuprāt, dažkārt ir tāda idealizēšana, ka tad, kad mēs izejam, tad lūk Dieva kalps, un aiz šī vārda Dieva kalps, dažkārt ir tāda saprašana, ka tā ir tāda nekļūdīgais status. Viss, ko es saku, ir nekļūdīgs un pareizs un tā tālāk. Bet tā nav. Tā nav. Mēs nesam līdzi sevi. Jā, mūsos ir Dieva žēlastība. Jā, mēs esam Dieva kalpi. Mēs esam Dieva aicinātie un izsūtītie. Un Dieva žēlastība un svētais gars mūsos strādā un māca un ver vaļā lietas. Bet tāpat laikā mēs vienmēr nesam līdzi sevi. Un tad, kad mēs iziesim, tad tas, ko mēs citiem iedosim, ko mēs mācīsim, būs tas, kas būs mūsos. Tajā skaitā mēs paši. Un es gribētu šajās reizēs vienkārši likt tādus nelielus akcentus uz to, ko Dieva vārds rāda, kas mums būtu kā kalpotājiem svarīgi pamanīt. Pirmā lieta jau iepriekšējā reizē mēs skatījāmies, kad Efeziešu vēstulē ir teikts, ka viņš šīs 5 dāvanas iedod apustuļus, praviešus un tā tālāk, beigās skolotāji, un tam ir mērķis, lai šīs dāvanas sagatavo citus svētos. Bez šīm 5 dāvanām citi svētie nevar tikt sagatavoti. Tas nevar notikt pilnvērtīgi. Mums vajag visas 5 dāvanas, kas darbojas Kristus miesā. Darbojas. Taču šīm visām 5 dāvanām, no vienas puses mēs no malas, ja mēs skatāmies, tad mēs sagaidām 5 dāvanas, bet ja mēs ieejam šo 5 dāvanu miesā, no viņu perspektīvas paskatāmies, tad ir būtiski ieraudzīt, kad ir mērķis, kāpēc es esmu šajā dāvanā. Un šis mērķis neesmu es pats. Šis mērķis nav svētdienas dievkalpojums. Man ir viens mērķis – sagatavot svētos kalpošanas darbam. Un mēs pagājušreiz mazliet pieskārāmies tikai tam, ko sauc par efektīvu darbu. Kas tad būtu tas efektīvais? Un pamat uzsvars bija, ka bez darīšanas, bez prakses, mēs nevaram sasniegt efektīvus rezultātus. Mēs varam sasniegt teorētiskus rezultātus. Līdzīgi kā kursos, skolā, kad es strādāju, es esmu bijis ārkārtīgi daudz kursos. Desmitiem, iespējams 100 kursu. Un jāsaka tā, kad paskatos atpakaļ, vienmēr tā sistēma mums ir tāda, ka man ir svarīgi, lai es pēc šiem kursiem atnesu apliecību, uz kuras rakstīt, cik stundas es esmu noklausījies, kādas tēmas dzirdējis, jeb apguvis. Bet patiesībā tā nav apgūšana, es esmu vienkārši dzirdējis. Citiem vārdiem jautājums ir, kā panākt, lai šis cilvēks, ko es sagatavoju, lai tiešām tas būtu efektīvs darbs. Un tā otra lieta, ko es gribu parādīt šodien, ir sākumā no 1. Pētera vēstule, Pēters, ko raksta, 4. nodaļa, un tur ir 10. pantiņš. Kalpojiet citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgas Dieva žēlastības pārvaldnieki. Un te kādi uzsvari, ko gribētu salikt. Ievēro, viņš saka, kalpo, tad, kad tu otram palīdz vai ko, ja tu strādā, tu kalpo cits citam, nevis sev. Nevis kā es svētdienu nosludināšu, vai vienalga kādu citu dienu. Nē,
tu kalpo citam. Tu kalpo citam ar to dāvanu, ko esi saņēmis. Ja es esmu skolotājs, tad šī ir tā žēlastība, kurā man būtu jāpaliek. Šī ir tā žēlastība, ar ko man vajadzētu kalpot. Ir vēl citas dāvanas, protams. Un te ir teikts, kalpojiet citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās žēlastības namturi. Kā labi. Un šis vārdiņš labi, tas ir tāds grieķu vārds kalos, kas burtiski nozīmē nevis tādu, kā saņemsimies un kaut ko tādu labu varenu izdarīsim. Nē. Šis vārds ir cits. Viņš neapzīmē kaut kādu varenību. Ar kalos apzīmē tajā laikā, piemēram, statujas, kuras mēs šodien muzejās joprojām redzam un apbrīnojam, cik perfektas ir uztaisītas, vai tie bija sportisti, vai tie bija dievi, ko grieķi taisīja. Tās statujas bija perfektas, ļoti, ļoti skaistas, samērojamas. Ar šo kalos apzīmē visu skaisto, visu patīkamo. Piemēram, ja bija kādas smaržīgas zāles, kā vīraks un tā tālāk, tas bija šis te vārds kalos. Tas bija skaists, tas bija kaut kas estētisks, kaut kas ārkārtīgi baudāms. Un te Dieva vārds saka, viņš saka, kalpojiet ar šo te dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās žēlastības namturi. Citiem vārdiem, tad, kad mēs kalpojam ar to žēlastību, kad mēs atpazīstam, kas tā ir, liekam lietā, darbojamies. Es patreiz runāju uz kalpotājiem vai uz jauniem kalpotājiem primāri. Tad, kad tu saproti, un noteikti jau tu zini, man ir apmēram šī te dāvana vismaz, tad tu liec viņu lietā, bet tas, kas ir būtiski atrast, nevis vienkārši padarīt daudz darba. Sadzirdi labi. Nevis vienkārši padarīt daudz darba. Tas nav mērķis. Saskaldīt daudz malkas. Tas nav mērķis. Mērķis nav uzcelt lielu draudzi. Mērķis nav noevaņģelizēt puspasauli. Tas nav mērķis. Šeit ir rakstīts, kā labi. Tas nozīmē kā estētiski, kā patīkami, kā baudāmi žēlastības namturi. Tā ir pilnīgi cita kvalitāte. Baudāma žēlastība. Nevis uzspiesta žēlastība, bet baudāma. Tas ir kaut kas tāds, kad tu darbojies, un gan tev, gan skatītājiem no malas, gan tam cilvēkam, kurš ir saņēmējs tavas kalpošanas, jeb tava darba saņēmējs, sadarbības saņēmējs, jums ir, atvainojos par slengu, bet ir tāds vārds kā kaifs. Jums ir kaifs no tā. Jums ir estētisks baudījums. Jums ir, tas ir tik patīkami. Tas ir tik patīkami. Jo, ja tu paskaties apkārt, dažkārt mēs, es esmu bijis diezgan dažādās vietās, un tas, ko dažkārt nomanu, tev ir jānāk uz draudzi, tev ir jādara tas, jums ir jāiet evaņģelizēt. Tas nav kalos. Tas nav kalos. Tas nav šis baudāmais rezultāts. Tas nav žēlastības, tās skaistums. Dievs mūs nav aicinājis verdzībā. Dievs mūs nav padarījis par leģionāriem. Dzirdi? Mēs esam viņa bērni. Mēs esam augstākā bērni. Un par viņu rakstīts, ka kāds pravietis vecajā derībā, viņš saka, kas redzēja, kā viņa tērpa apmels piepildīja templi, un tas bija skaisti. Tas bija skaisti. Šis te darbošanās, un kā Jēzus saka, mans jūgs, nav tā, ka ņemiet manu jūgu un rukājiet, strādājiet, jo es esmu strādājis. Tā viņš nesaka. Viņš saka, mans jūgs ir patīkams un nasta viegla. Un tad, kad es biju jauns kristietis, es to absolūti nesapratu. Man likās jūgs un nasta, tas, ko es redzēju. Bet es neredzēju vārdus patīkams un viegls. Tas ir kaut kas, ko patīk nest. Tas ir pilnīgi pretēji strādā. Patīk nest. Un žēlastība, tad, kad šī žēlastība ir daudzveidīga, te ir teikts, jūs kā pārvaldnieki. Jūs kā pārvaldnieki. Tas nav tā, ka tā žēlastība, kas ir manī,
ka tikai Dievs viņu ieslēdz un Dievs izslēdz. Un es tā kā tāds robots, ko raustais, aiz tām lelle, ja, ko raustais tām aukliņām, kad es tikai dancoju Dievu pavadā. Tā nav. Te ir teicis, ka mēs esam pārvaldnieki. Tas nozīmē, mums ir vara, autoritāte par šo žēlastību, kas darbojas mūsos. Mums un tev ir vara. Mēs varam to ieslēgt un mēs varam to izslēgt. Šo te žēlastību vienkārši lietojot. Mums ir vara. Un te ir teikts, tad, kad tev ir tā vara, lai tas ir skaisti, lai tas ir baudāmi, lai tas ir ceļoši, lai tas ir patīkami. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Bet te ir teikts ne tikai par mums, bet te ir teikts arī par tiem, kurus mēs sagatavojam. Te ir teikts, kad par ikvienu citam kalpojiet ar to, ko esat saņēmuši. Ir dažādas žēlastības dāvanas. Un te es gribu pieskarties tikai, burtiski pieskarties. Vēstulē pat 2 raksturvietas būtu. Vēstulē Ebrejiem 9. nodaļa, ne 10, atvainojos, 10. nodaļa un 25. pantiņš. Tik bieži dzirdēts. Ebrejiem 10.25. Nepametīsim savus kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem pierasts, bet pamudināsim citu vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Un ievērot to laiku, ja mēs atceramies, lasot apustuļu darbus, tie bija ļoti, ļoti grūti laiki. Un līdz cilvēku atbalsts tādās situācijās ir ārkārtīgi svarīgs. Arī šodien, tad, kad cilvēki nāk uz draudzi, bieži vien mēs varam dzirdēt, ja kādam ir kādu vajadzību, pēc dievkalpojuma, piemēram, pienāciet pie manis vai pie cita un kopā lūksim, ja, un tam līdzīgi. Šis atbalsts ir ļoti, ļoti būtisks. Tam ir jābūt. Tad, kad mēs sanākam kopā, tam ir jābūt. Taču tas, kas šeit ir rakstīts, nepametīsim savas sapulces. Tas, ko es esmu dzirdējis, varbūt jums ir cita pieredze, bet tas, ko es esmu dzirdējis, ir ļoti bieži manā uztverē jau kā manipulācija. Jūs nedrīkstat pamest sapulces, nāciet uz dievkalpojumiem. Jo, kad vajadzēs aizlūkšanas, kad vajadzēs vēl kaut kādu palīdzību. Un tad man nāk prātā kāds ļoti pazīstams krievu mūziķis Boris Grebenščikovs, un viņš stāstīja kādu gadījumu no savas muziķa karjeras, un viņš, ka es uzstājos kādā Krievijas kultūras namā, tajā laikā tā tas viss notikās, un kāds no zāles pēkšņi sauc. Es tulkošu to, ko viņš saka. Tas cilvēks, kas sauc, saka, nodziedi kaut ko, kas būtu, kā saka, mūsējais, tā lai skumji un slikti paliek. Tur Krievijas tas teiciens bija. Un Grebenščikovs saka, es negribu, lai ar mūsu tautu saistās skumji un slikti, mūžīgās skumjas, mūžīgās ilgas. Un līdzīgi arī, kad mēs runājam par kristietību, kad mēs runājam par dievbērnību, dievbērnībā nevajadzētu būt tai, kas saistās ar skumjām mūžīgām, ar mūžīgām problēmām, ar mūžīgu to, kas slikti, nāksim kopā, jo ir slikti, tad mēs dabūsim atbalstu. Mums vajag atbalstu, bet primāri te ir teikts, nepametīsim savas sapulces. Te nav teikts, nepametīsim sapulces. Ievēro, Dievu vārds, Dievu vārds saka, nevis nepametīsim sapulces, bet nepametīsim savas sapulces. Es redzēju kādu jau gadus atpakaļ, kādu cilvēku, kas savulaik iesāk kādas sapulces taisīt ārpus draudzes. Tur nāca kopā no dažādām draudzēm cilvēku, un ļoti ātri šīs sapulces pārauga apmēram par 600 tādām lielām sapulcēm, kāds 600 cilvēku. Lielajā zālē vairs nebija vietas, jau blakus zāles rezervēja, kur uz televizoriem laid šo te visu. Tas, kas tur notika tajā laikā, bija tas, ko mēs saucam par slavēšanu,
Bet tad bija laiks, kad ik viens varēja nākt priekšā, pateikt savu izpratni, kaut kādu savu atklāsmi, savu liecību, savu pieredzi. Un rezultātā tur nāca no katoļiem, baptistiem, no vasaras svētkiem, no dažādām konfesijām un virzieniem kristietībā. Un tas bija tik ļoti populārs kļuva, ka cilvēki jau laicīgi brauc, lai vienkārši vietas dabūtu. Un tad kādu reizi cilvēks, kurš vadīja šo, tā būs mana interpretācija, bet šķiet, ka viņam apnika tas, ka tā mērce ir tik dažāda, ka tur nav viss tā saucamā pareizā mācība. Tur bija katram sava kaut kāda pieredze, ka tur nav šīs pareizās mācības, tikai pareizās mācības. Mēs kaut kur vēlējam prom, nepareizi šķiet. Un rezultātā, kas notikās, viņš vairs nedeva vārdu ikvienam, kas to būtu gribējis, bet tur bija kāds cilvēks, kam bija ļoti labas, pareizas atklāsmes, ļoti labi. Un viņš katru reizi dalījās ar vārdu, un tas bija faktiski viss. Rezultātā ļoti ātri šīs sapulces kļuva mazskaitlīgas un arī izbeidzās. Kāpēc? Tāpēc, ka tās sapulces, lai arī ļoti, ļoti pareizas, vairs nebija mūsu sapulces. Tās nebija vairs, kas šeit ir rakstīts, savas sapulces. Un te ir stāsts par to, ko mēs runājam jau pirmajā reizē, pirmajā video. Kad ir mana sapulce? Kad sapulce kļūst par manējo? Tad, kad man ir daļa tajā. Un ne tikai tad, kad man ir slikti, man vai kāds, kas palūdz par mani vai tam līdzīgi. Bet ja es varu mācīties, ikdiena jau nav slikti. Ikdiena ir diena, ko es dzīvoju. Ne katru dienu man ir slikti, un tas ir super, ka man nav katru dienu slikti. Bet katru dienu es gribu mācīties, es gribu piedzīvot Dievu, es gribu augt vairāk. Un mēs tikko lasījām pirmīt, kad katrs lai kalpo žēlastību, kas viņam ir dota. Mums katram ir neatkarīgi, vai tu esi šajās 5 kalpošanās vai nē. Kā tu vari tajā visā augt? Kā tu vari kļūt par šo labāko namturi? Jo neviens nepiedzimst par super kaut kādu namturi, par super biznesmeni. Mēs mācāmies. Mācās cilvēks primāri to lietojot. Es teiktu tā, nākam kopā, un tā kā ir rakstīts, 1. Korintiešu vēstulē, šis atkal ir Dieva vārds. Tas nav mans izdomājums, Dieva vārds saka skaidri. 1. Korintiešiem 14, 26. Ko tad darīt, brāļi? Un tagad atbildi. Ikreiz, kad jūs sanākat, ikreiz, nevis dažreiz. Dzirdi, tas neesmu es, to saka Dievs. Ikreiz, katru reizi, kad jūs sanākat, un katram ir vai nu kāda dziesma, vai mācība, vai atklāsme, vai runāšana mēlēs, vai tulkojums, viss, lai notiek draudzes celšanai. Un tālāk viņš runā par kaut kādu kārtību, par gudrību, kā to sakārtot. Bet tas, kas šeit notiek, kad ikreiz, kad jūs sanākat kopā, katram ir. Katram ir. Un tas ir tas, par ko es runāju tajā lielajā sapulcē, ko es piedzīvoju. Katram bija. Katram bija. Un tad, kad katrs varēja piedalīties, kad viņš bija gaidīts tajā, tās bija viņa sapulces. Un viņam nevajadzēja teikt, ka tev nākamreiz ir jābūt. Nē, viņš jau laicīgi mēnesi iepriekš savā kalendārā iezīmēja, ka tā būs mana sapulce. Pulksten tikos man ir jābūt tur, tāpēc, ka tā ir mana sapulce. Nav nekā jauna virs zem saules. Dieva vārds joprojām darbojas. Ja mēs paņemam to, tā kā tur rakstīts, un liekam lietā. Vai ne?